Labrīt un esiet sveicināti publiskā diskusijā. Mani sauc Kristaps Talbergs un sveicu ikvienu, kurš šo diskusiju vēro attālināti, pieslēgušies tiešraidē TVNetā vai varbūt skatās ierakstu. Šī būs publiskā diskusija retās slimības šķērsgriezumā no plānošanas pie izpildes. Un šo diskusiju esam sadalījuši divās daļās. Sākumā mēs dzirdēsim kolēģus no Lietuvas saistībā ar šo jautājumu, un tad sekos diskusija ar mūsu Latvijas ekspertiem un iesaistītajām pusēm. Un, protams, retās slimības bieži vien tiek uztverts kā tāda varbūt šaura medicīnas niša, taču patiesībā tas ir tāds kā precīzs indikators tam, cik taisnīga, cilvēcīga un ilgtspējīga ir valsts veselības aprūpes sistēma. Un šodien mēs runājam par vairāk nekā 130,000 reto slimību pacientu. Un tagad droši vien šo skaitli vajadzētu reizināt ar vismaz 2 vai pat 3, jo katram no šiem cilvēkiem ir radi, draugi, noteikti arī iesaistītās puses medicīnas jomā, ārsti, aprūpētāji. Tad šis skaitlis diezgan strauji izaug, un tad vairs nav jautājums par to, ka tie ir tādi varbūt daži, kam ir tāda reta diagnoze, bet daudz plašāks iesaistīto loks. Un šodien mēs mēģināsim runāt ne tikai par problēmām, bet arī ļoti konkrēti par politiskajām izvēlēm, finansējumu, prioritātēm un izpildes iespēju. Es zinu, ka nereti ir tā, ka šādās diskusijās, it īpaši, ja nosaukumā ir no plānošanas pie izpildes, gribas uzreiz ķerties klāt pie tās izpildes, izdarīt, lai ir tas atrisinājums. Bet es ticu, ka šī saruna un tikšanās un arī viedokļu apmaiņa un pieredzes gūšana arī no Lietuvas kolēģiem palīdzēs mums kādus solītis spērt uz priekšu, lai notiktu progress, lai katra iesaistītā puse kaut ko saprot, kaut ko mācās, un tā mēs kopīgi virzītos uz priekšu, lai šo jautājumu daudz labāk risinātu priekš tik daudziem cilvēkiem mums Latvijā. Kā jau iepriekš pieminēju, iesākumā mēs uzklausīsim mūsu Lietuvas kolēģu pieredzi, un tāpēc mums ir liels prieks, ka mums pievienosies bērnu nefroloģiju un reto slimību koordinācijas centra vadītāja profesora Rimante Čerkovskiene, tad sekos pieaugušo nefroloģiju un reto slimību speciālistu pieaugušo reto nieru un metabolo slimību vienībā ārste Agne Kerpauskiene, un visbeidzot dzirdēsim arī tieši tādu stāstu un pieredzi tieši no Lietuvas veselības ministrijas pārstāv, kur ir atbildīga par specializētās veselības aprūpes jautājumiem, Anželika Belčoniene. Protams, šī saruna būs angļu valodā, un tālāk jau sekos mūsu pašu sarunas, diskusijas, viedokļu apmaiņa par dzirdēto un, protams, arī galvenokārt par situāciju šeit mums Latvijā. So before we begin our panel discussion, we are honored to open today's conversation with insight from Lithuania and their experience in the field of rare diseases. And joining us from Lithuania are 3 distinguished experts and representatives. And we're going to start with the video presentation from the adult nephrologist and rare disease specialist at the Adult Rare Kidney and Metabolic Disease Unit, Dr. Agne Kerpauskiene. Welcome. So good morning, everyone. Today we would like to share Lithuania's experience in strengthening the rare disease field, particularly from the perspective of access to medicines. So let's start with the current approach to rare diseases and access to treatment. So basically, rare diseases are now receiving increasing attention within Lithuania's health policy, and this priority is reflected in the government program with a strong focus on personalized medicine for patients with rare and genetic diseases. So key progress areas include implementation of the National Action Plan on Rare Diseases, coordinated activities of the Rare Diseases Health Policy Group, and efforts to ensure sustainable financing and access to treatment. So
over the past decades, Lithuania has seen a substantial increase in funding for very rare disease treatments, and the amount reimbursed from the compulsory health insurance fund increased from 2.8 million in 2014 to almost 23 million in the past years. So as you may see, this demonstrates continuous growth in both access to treatment and national reimbursement support for patients with very rare diseases. So alongside increased financing, the number of patients receiving treatment for very, very rare diseases has also grown significantly. And as you may see here, between 2020 and 2025, the number of treated patients increased almost 1.7-fold. So basically from 276 to 469 patients. And this actually reflects steadily improving access to diagnosis, treatment, and reimbursement for patients with very rare diseases or conditions. So in Lithuania, recent years have been marked by a significant increase in funding for reimbursed medicines, and that included an overall increase of more than 100 million euros in the national reimbursement budget. So this broader investment has also contributed to improved access to therapies for rare and very rare diseases. So the draft 2026 Compulsory Health Insurance Fund budget reflects Lithuania's continued commitment to strengthening access to healthcare services and reimbursed medicines. So the total CHIF budget is expected to reach 4.3 billion, including more than 836 million allocated for medicines and medical devices. So this creates a stronger foundation for improving access to innovative and high-cost therapies, including treatment for rare diseases. Funding for medicines and medical devices remain one of the fastest growing areas of the healthcare budget in Lithuania, and actually, as you may see here, in these years, in 2026, planned funding will reach 836.8 million, an increase of nearly 1 million, or in other words, 18% compared with the last years. So the largest share, 106 million, is allocated for the expansion of reimbursed medicines and broader reimbursement coverage. So additional targeted investments include 6.8 million for centrally procured medicines, then 5.8 million for innovative therapies and medicines for very rare diseases, and further funding for medical devices and reimbursement adjustments. So these investments aim to improve timely access to innovative and effective treatments. In addition to medicines, Lithuania continues to strengthen investment in preventive health programs and other healthcare services, and this year, planned funding for these programs will exceed 235 million. And the key priorities include cancer screening programs, cardiovascular disease prevention programs, as well as other important healthcare areas such as transplantation services, immunoprophylaxis, emergency care, cross-border healthcare, and tuberous sclerosis treatment. And this really reflects a broader national strategy focused on prevention, early diagnosis, and definitely long-term health outcomes. So next, I would like to highlight the key drivers behind these investment decisions and the related health policy priorities. So one of the key policy drivers behind these investments was the establishment of the Rare Disease Health Policy Group in the last year. And the group brings together universities, university hospitals, patients' organizations, policymakers, and the National Health Insurance Fund
to strengthen coordination of the rare disease field. And its main focus areas include rare disease policy, human genome research, and implementation of the National Rare Disease Plan. Overall, this reflects Lithuania's shift toward a more coordinated and long-term strategy for rare diseases, innovation, and access to definitely new technologies. So also I would like to highlight how these increased investments are expected to improve access to medicines, including for patients with rare diseases. And one of the most important achievements in Lithuania's rare disease field is the establishment of a national plan for rare diseases. And as you may see here, the plan was developed and approved in 2012 and remains the main strategic framework for rare disease policy in Lithuania. 3 years ago, the Rare Disease Health Policy Group was established as well to strengthen coordination and implementation of national priorities. And the group also includes Professor Rimantė Čerkauskienė and Dr. Angelika Balčiūnienė, who will participate in the further discussion after this presentation. So the national plan focuses on several key areas: improving awareness and coordination of rare disease care, strengthening support for patients and families, developing centers of expertise and international collaboration, improving financing and access to orphan medical products, expanding newborn screening, promoting research education and dissemination of information. And together, these measures provide the foundation for a more coordinated and sustainable rare disease system in Lithuania. So several important outcomes have already been achieved through the implementation of the National Plan for Rare Diseases, and that includes, so one we are very proud of, expansion of universal newborn screening, which now covers 12 rare diseases, and that includes phenylketonuria, congenital hypothyroidism, cystic fibrosis, spinal muscular atrophy, and 7 additional rare metabolic diseases. Also improved healthcare services for patients with rare diseases, broader access to orphan medicinal products and medical aids, implementation of ORFA coding, which is very useful tool which we really use daily, and the establishment of rare disease centers of expertise and participation in European reference networks, including remote expert consultations. So basically together, these developments have significantly strengthened the rare disease ecosystem, if I can say like that, in Lithuania. So another important achievement has been establishment of rare disease competence and reference centers in Lithuania. And currently the 2 university hospitals systems, including Vilnius University Hospital Santaros Klinikos and Lithuanian Health Science University from Kaunas. So these 2 centers, these 2 cities, coordinate a broad network of centers of expertise dedicated to rare diseases. And Lithuania also actively participates in the European reference networks. And despite being a truly very small country, Lithuania is involved in all 24 European reference networks. And we are quite proud of that. And actually, Lithuania has one of the highest levels of participation relative to population size, with approximately 4 ERN associated healthcare providers per 1 million inhabitants. So this participation improves access to international expertise, multidisciplinary consultations, and specialized care for patients with rare diseases. So this slide illustrates how the rare disease system works in practice in Lithuania. The system is based on a structured pathway from early suspicion and referral to specialized multidisciplinary care in rare disease centers of expertise. And an important part of the model is collaboration for national reference centers and European reference networks, which really helps ensure timely diagnosis,
individualized treatment, and definitely access to expert consultations. So basically, the goal is to provide coordinated, high quality, patient centered care for people living with rare diseases. So finally, I would like to briefly reflect on which aspects of Lithuania's experience could potentially be relevant, maybe for you, for Latvians. And Lithuania is currently preparing a new national plan for undiagnosed and rare diseases for 2026-2036, so almost cover the decade. And the new plan reflects a broader and more integrated approach to rare disease care, covering the entire patient journey from diagnosis and treatment to long-term monitoring and support. And the key areas include diagnosis and prevention, treatment and long-term care, strengthening centers of expertise, and cooperation with European reference networks. Definitely collaboration with patient organizations, education training, data governance, and research and innovation. So overall goal is to further strengthen and modernize the rare disease system in our country, in Lithuania. So finally, I would like to conclude with a slide which reflects what rare disease care is ultimately about. So the people, collaboration, and community. And this photo, which you see here, was taken during Rare Disease Day in 2 years ago at the Pediatric Day Hospitalization Center in Vilnius, which is led by Professor Rimantė Čerkauskienė, who will speak after this presentation. And it actually represents the multidisciplinary teams, patients' advocacy, and international collaboration that continue to strengthen the rare disease field in Lithuania. So that would be it, and thank you very much for your attention. Thank you very much. We heard the presentation from Dr. Agnė Kerpauskienė, and now we will hear an insight and presentation from the pediatric nephrologist and coordinator of the Rare Disease Coordinating Center, Professor Rimantė Čerkauskienė. Welcome. Hello, can you hear us? Welcome. 1 second, the floor is yours. Welcome. Yeah, but hello for everybody. And see in the presentation, we make, I think, something good. I think for the patients, for the access of medicine, rare medicine, and to make something good for our patients. And I think also that the collaboration together with patients, between patients, policymakers, clinicians, it's very, very important. And if I can say to you, it's I think that for smaller countries, such as in Baltic region, cross-border cooperation is also essential. And maybe you know that we have orphan drugs expert group, and in the last year, 2025, we made an European access toolbox for OMPs that enables early and equitable access for rare medicines. And what in this paper is made is that European level solidarity and funding mechanism may be
could play an important role in improving equitable access to orphan medicine products and across even across of smaller European countries. For Baltic countries, European supported collaboration and financing instruments may help and reduce inequalities in access to innovative therapies for rare disease patients. And also discussion at the European level recognizes that access to orphan medicines cannot rely only on national budgets, especially for countries with limited market size and also healthcare resources. And I think that strong European cooperation could support joint expertise. And what else? I think that a Lithuanian experience shows that national investment is essential, but broader European cooperation and support mechanisms may further strengthen sustainability and equal access in the future for rare disease patients. Okay, thank you very much. Please stay tuned as there might be some questions from our side. So please stay tuned, and we're now gonna switch and hear insight from the representative of the Ministry of Health of the Republic of Lithuania, responsible for specialized healthcare issues, Angelika Belčiūnienė. Welcome. Hello, everybody. Thank you for this invitation to join this meeting. As was mentioned before, you can see that our government, our ministry pay real attention to rare diseases, and someday welcome to Lithuania. We can show everything exactly how we work in ministry, in our university hospitals, with our main partners, patients, their families. And of course, Lithuania plan to pay attention during Lithuanian presidency to rare diseases, and will invite all countries to discuss how to work better. And that short my interaction. All right, thank you very much. And now the follow-up, some questions regarding heard your insights, the presentation previously from our Latvian colleagues. Please welcome. Are there any questions, some follow-up questions to the Lithuanian colleagues? Yes, please. The mic is there. Good morning. My name is Sven Sandkusens. I'm from the Ministry of Health, Deputy State Secretary. Thank you for your presentations. I was curious to learn a bit more. I've seen that you have seen impressive growth in your health budget, and I see that part of this is allocated also to rare diseases. So the question is, can you explain a bit the broader context? Would you say that rare diseases were prioritized specifically by politicians, or that was driven by the Minister of Health? And if you can be more specific on the share of budget that you allocate to rare diseases and maybe to rare orphan medicines. Thank you. Yes, thank you for your question. And all answers is good for this question, and political attention and decisions and our patient
organizations, we make these decisions together. And of course, medicine possibilities comes to our countries for rare diseases. That's important, that we can help to our patients. Maybe this most important thing, and that's all maybe. If I may, was there any moment where, because time after time we can hear when the budget is contributed and split, then there's no money for everything. There's no money for everything. I'm sorry, and this topic is not, the healthcare is priority, but the rare diseases and. Was there any conversation, discussion, maybe a political force or a party that made rare disease issue a priority? How we can sometimes say, if you can help for your patient with rare diseases, you can help for all patients. That is important. Mm-hmm. Any other maybe questions? Yes? No? I think our colleagues are ready for our conversation about the situation here in Latvia. So we are very, very pleased and thank you for joining us and for your insight. And we wish you all the best to continue your work in Lithuania. Thank you very much for joining. Mēs šajā brīdī turpināsim mūsu diskusiju un mums, protams, ir daudz ko runāt, daudz ko apspriest un es domāju, ka noteikti viena no tādām lietām, kas ir tā šī brīža situācija. Latvijā ar retajām slimībām dzīvo vairāk nekā 130,000 pacientu, un šo slimību ietekmi skar arī viņu ģimenes, kā jau iepriekš pieminēju. Un kopš 2024. gada joma funkcionē ar vairāk nekā 30 miljonu eiro deficītu pacientu vajadzību nodrošināšanai, un kompensāciju gaida 9 izmaksu efektīvi medikamenti un reto slimību plāns no 26. uz 27. gadu joprojām nav apstiprināts. Salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju Latvija arvien vairāk atpaliek, diemžēl, finansējumā. Mums te lietuviešu kolēģi rādīja skaitļus, un mēs tūlīt arī sapratīsim mūsu situāciju un medikamentu pieejamību un klīnisko risinājumu attīstībā arī mēs iepaliekam no mūsu kaimiņiem. Un, protams, mūsu diskusijas mērķis ir identificēt darāmos darbus, saprast, kādus risinājumus mēs varētu pārņemt arī no lietuviešu kolēģiem. Stādīšu priekšā mūsu diskusijas dalībniekus. Mums ir pievienojies Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks veselības politikas jautājumos Svens Henkuzens. Labrīt! Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas direktora Vladislava Marāne. Mums ir pievienojies Latvijas reto slimību alianses vadītājs Juris Beikmanis. Labrīt! Un asociētā profesora Madara Auzenbacha. Labrīt! Iesākumā, kādas būtu tādas galvenās atziņas par dzirdēto no Lietuvas kolēģiem? Es varbūt uzreiz sākšu, jā. Ja mēs tā paskatāmies, tad šodien ir zīmīga diena. Šodien tiesību aktu portālā vēl ir pēdējā diena, kad var iesniegt priekšlikumus reto slimību plānam 26. un 27. gadam. Un, ja mēs skatāmies tā, tad ar plānošanu mums viss ir kārtībā. Mēs spējam apsēsties pie viena galda visi, vienoties par tiem darāmajiem darbiem, taču galvenā problēma mums ir šis finansējuma trūkums, kā šo plānu īstenot. Un, ja mēs skatāmies gadu no gada, paņemsim vienu tikai pozīciju, kas ir medikamentu pieejamība, tad 2023. gadā no tā, kas bija plānā, mēs saņēmām papildus finansējumu 57%. 24. gadā tie ir 17% tikai. 25. gads 16%, 26. gads 0%. Tad faktiski mēs jau gadu no gada atpaliekam un nesadzam tās vajadzības, kas mums ir
nepieciešams. Un skumji ir tas, ka gan ārsti, gan pacienti, gan veselības ministrija šo problēmu ļoti labi saprot, iet un cīnās, bet tad, kad mēs nonākam līdz valsts budžeta veidošanai, tad veselības ministrija, acīm redzot, kaut kādu iemeslu dēļ nespēja pārliecināt pārējās ministrijas šo budžetu novirzīt tieši veselības jomai, tajā skaitā reto slimību. Nu, te droši vien Svenam kāds uzbilstams. Paldies. Par Lietuvas pieredzes biju patīkami, varbūt ne pārsteigts, bet, manuprāt, viņu plānošanas cikls ir ļoti veiksmīgs. 10 gadi mēs redzējām kā minimums, un mums par šo laiku jau ir 3 plāni saražoti. Un, es priecājos, ka mums arī diskusija, droši vien, ka mēs pieķersimies pie īstenošanas, jo, protams, plānus gatavot ir svarīgi, un tur mēs nereti nepietiekam laika tērējam, ja mēs runājam par lieliem projektiem, bet savukārt, ja mēs runājam par slimību plāniem, tad gan tie mums ir ar ļoti īsiem cikliem, un noteikti jāpiestrādā pie ieviešanas, un kas viens no pamatjautājumiem, protams, finansējums. Es domāju, veselības ministrijas loma ir skaidri parādīt, cik mēs tērējam katrai no slimību jomām, un lai tas ir balansā kopā ar pārējām slimību jomām. Un, ja mēs gribam virzīties uz kādu noteiktu mērķi vai viņu noturēt attiecīgi īpatsvaru budžetā, tad mums ir caurskatām uz to arī jāvirzās un jāspēj pateikt, kāpēc mēs esam vienā vai otrā pozīcijā. Runājot par šo gadu, protams, un šī gada budžeta prioritātēm, tur droši vien, kad nav daudz jautājumu, kāpēc drošība ir prioritāte un veselība ir sekundāra, bet tas, protams, neataisno to, ka mēs jau ilgstoši esam, teiksim, Baltijas līmenī, ne tikai Eiropas līmenī, stipri zem vidējā līmenī. Bet iepriekš, kur Juris iezīmēja to, ka plānojam mēs izcili. Mēs esam laikam tādi izcilnieki uz plānošanu, uz sarunām, kur pat sanāk kopā un visi saprot, te ir problēma, nav vairs diskusijas par to, vai virziens pilnīgi cits. Vienkārši ir tā kā, jautājums par finansējumu. Un paldies pieminēja, noteikti šis drošības un aizsardzības aspekts ir ļoti strauji ienācis mūsu tādā ikdienā un budžeti tiek savādāk plānot. Bet kas tomēr ir tā nianses, tā lieta, pret kuru atdurās, kur ir plāns, visi saka jā, un beigās tā kā nav. Un nevis tā kā vienkārši nav, bet, kā Juris saka, ar katru gadu samazinās. Mēs vairs nevaram, mums būtu jāinvestē vēl vairāk, tātad jāpalielina finansējums vēl, tā teikt, pat šokējoši vairāk, lai noķertu, un tad jau mēs varam censties līdzināties Eiropai. Jūs to situāciju ļoti labi paskaidrojat arī, es Jurim absolūti piekrītu. Es domāju, ka mums vairāk jārunā par to, ka naudu nepiešķir arī ir izvēles cena. Un tā ir izvēles cena, ko mēs maksājam vēlāk par invaliditāti, kā mēs neizvairamies, un mēs par to maksājam, par ģimenēm, kuras nespēja būt darba tirgu, kuriem ir jāpalīdz pacientiem. Tā ir izvēles cena, kur mēs to naudu ieguldam vēlāk vai agrāk. Iespējams, par to mums vairāk jārunā. Vladislav, vēlos iesaistīt jūs sarunā. Farmācijas nozara regulāri runā arī par prognozējumību un ilgtermiņa pieeju. Kā Latvija izskatās Baltijas tādā kontekstā no investīciju un inovāciju pieejamības skatu punkta? Ja mēs skatāmies Baltijas kontekstā un tiešām, ja skatāmies arī uz Lietuvas pieredzi, diemžēl Latvija šobrīd atpaliek. Mums kā reiz vakar ir iznākuši jaunākais pētījums indikātori par medikamentu pieejamību. Latvijā pacientiem no pēdējos 4 gados Eiropas Savienībā reģistrētajiem 66 medikamentiem ir pieejami tikai 9, tie ir 14%. Mēs esam gandrīz pēdējā vietā Eiropas Savienībā, aiz mums ir tikai Malta. Un Lietuva un Igaunija savukārt ir jau par priekšā Latvijai. Lai gan vēsturiski iepriekš gan Lietuva parasti bija kopā ar mums vai pat aiz mums, bet, kā mēs arī redzējām iepriekš prezentācijā, pēdējos gados tiešām ir pieņemti diezgan drosmīgi lēmumi Lietuvā attiecībā uz veselības aprūpi, un šīs investīcijas ir bijušas. Es domāju,
tur ir divi aspekti. Pirmkārt, piekrītot Svenam, tā ir ilgtermiņa plānošana. Viņiem arī reto slimību plāns ir uz 10 gadiem, bet arī budžets ir piesaistīts citiem rādītājiem, tātad ekonomikas izaugsmes rādītājiem valstī. Līdz ar to budžeta pieaugums ir prognozējams. Nav tā kā Latvijā, ka gadu no gada veselības ministrs dodas un mēģina šo te budžetu aizstāvēt, un tad nekad nav zināms, kāds tad būs tas rezultāts. Līdz ar to, piemēram, Lietuvā šīs te bāzes finansējums vienkārši aug katru gadu, un es domāju, ka Latvijā mums arī uz to ir jāiet. Un runājot par drošību, par ko jūs arī pieminējāt, Lietuvā arī ir tāda pati situācija. Arī viņi iegulda aizsardzībā un drošībā, un tomēr vienlaikus viņi saprot, ka arī veselības nozare ir daļa no šīs te drošības un jāiegulda ir arī cilvēkos tādā veidā ieguldot valsts noturībā. Madara, medicīna un zinātne attīstās ļoti strauji. Vai Latvijā sistēma vispār spēj šim tempam tikt līdzi? Kopumā, klausoties lietuviešu prezentāciju, man arī bija drusku prieks atšķirībā no maniem pārējiem kolēģiem, jo ir jautājumi, kuros mēs pat esam labāki. Piemēram, mums ir 25 jaundzimušo skrīningu slimības, un mēs, piemēram, atšķirībā no lietuviešiem skrīnējam smagi imūndeficītu, un ir arī kaut kāds prieks. Nav jau tā, ka mēs galīgi neko netiekam. Paldies, šis ir ļoti, ļoti labi, lai mēs saņemtu to, kādu pozitīvo daļu šai sarunai. Jā, un arī patiešām mēs arī esam attīstījuši diagnostiku Latvijā un tā. Un, protams, šie inovatīvie medikamenti arī ārstiem ir ļoti sāpīgs jautājums, jo neviens mācoties par ārstu nekad neiedomājās, kad es cīnīšos par medikamentu pieejamību, ka man būs jāizvēlās, kuru pacientu ārstēt. Katrs, kurš mācās par ārstu, domā, tagad es ārstēšu pacientus. Labi, mēs saprotam, ka profesija nav viegla, bet tas, kad ārstiem būs jādomā, kā nodrošināt zāles pacientam, neviens par to nav iedomājis. Un man liekas, ka tā nebūtu mūsu cīņa. Mums būtu jācīnās tikai par pacientu veselību un jāatrod viņam labākais iespējamais. Protams, ir jāsaprot arī tas, ka medikamenti ir daudz tirgu, ļoti daudz, un viņi ar katru dienu kļūst arvien vairāk. Un man pagājušo gadu bija tas gods piedalīties Pasaules orfāno medikamentu kongresā, un tomēr tur parādās arī tādas interesantas vēsmas par to, ka medikamenti ir daudz, bet jautājums ir par viņu efektivitāti, jo bieži vien tātad, kāda ir šī cena, ko mēs maksājam, un mums ir jāskatās abos virzienos, gan kā tika iepriekš pieminēts, gan ja mēs sākam ārstēt par vēlu vai neārstējam vispār, kas notiek ar šo te pacientu. Bet tajā pašā laikā ir arī šis te otrs punkts, tātad kā ir vai šie ārkārtīgi dārgie medikamenti, kur bieži izmaksas ir mērāmas 100 000 un pat miljonos, vai viņu efektivitāte tiešām atmaksājās. Un man liekas, ka mūsu valsts tādā ziņā ļoti šo cenšas kontrolēt, lai arī nebūtu tā, ka mēs ārstējam, tāpēc, ka tikai šis medikaments ir pieejams. Ja? Tā kā šis ir jāaplūko arī šādā griezumā vienmēr. Gribu iesaistīt un jautāt Jurim, kāda ir tā pieredze no reto slimību pacientiem? Skaidrs ir viens, lai arī kādi būtu šie medikamenti, un es piekrītu, ka tehnoloģijas un zinātne attīstās arvien straujāk. Mēs tiešām nonākam pie arvien vairāk medikamentiem. Varbūt viens ir līdzīgāks par otru, un viens palīdzēs kādam pacientam labāk nekā varbūt cits. Kādi ir tie varbūt pieredzes stāsti un tā pieredze, kur mēs redzam, cilvēki ir saņēmuši ārstēšanu, saņēmuši medikamentus un spējuši atgriezties aktīvā dzīvē, būt daļa no sabiedrības, iespējams pat no darba spēka, jo šeit konteksts viennozīmīgi ir arī par to, ka vēlu ārstējot, tas jau kļūst par slogu budžetam. Tas, protams, ir atkal uz katru darbinieku aktīvo ekonomikā ir lielāks sloks un tā tālāk, un līdz ar to šis viens ir, protams, vienkārši morāls jautājums palīdzēt un risināt. Tad, klausoties pārējos runātājs, tad Pandoras lāde verās vaļās pilnīgi tiem virzieniem. Ja mēs tā skatāmies ļoti vienkārši, tad cilvēks, kuram ir kaut kāda slimība, viņš grib
justies labi, viņš grib ārstēties. Un viņš izmantos katru mazāko iespēju un cerības stariņu. Tad viņš pērk principā cerību. Un jā, es piekrītu doktorai Auzenbachai, ka iespējams šie medikamenti varbūt nav tik ļoti efektīvi. Bet tai pašā laikā mums ir prakse, ja mēs ir konkrēti cilvēki Latvijā, kuri ir saņēmuši lētāko medikamentu, ko valsts apmaksā. Viņš regulāri nonāk slimnīcā. Un tad kā ziedojumu viņš saņem no farmācijas kompānijas un gadiem jau saņem cita veida medikamentu. Viņš jūtās labi, viņš saka, es varu strādāt, man nav tik bieži jābrauc uz slimnīcu. Un tas parāda šī medikamentu, šo terapeitisko efektivitāti. Un tad, ja mēs sākam runāt par to, kā tad mēs kur tad to naudu ņemt? Ja? Un NVO sektorā šobrīd skatāmies par alternatīviem finansēšanas avotiem. Ir viena no iespējām, ja šis medikaments 3-6 mēnešus tiek lietots, farmācijas kompānija uz savu rēķina šo medikamentu nodrošina, un ja mēs redzam, ka pēc noteiktiem kritērijiem ir šī terapeitiskā efektivitāte, tad valstī būtu jāpārņem šis finansējums. Tas būtu, manuprāt, gana taisnīgi, gana godīgi, gan pret valsts budžetu, gan pret šo cilvēku, parādot viņam šo iespēju tādā veidā. Ja mēs skatāmies vēl no tādiem, kur vēl ņemt to naudu, lai mēs dabūtu finansējumu, mums ir alkohols, mums ir saldinātie dzērieni, ēdieni, mums ir tabaka. Tad ar šo mēs bendējam savu veselību. Tad noteikti procentu daļu no nomaksātajiem nodokļiem faktiski būtu jānovirza veselības sistēmai, uzlabošanai. Un savā veidā tas arī kalpotu, vai tur saredzat iespēju, ka tā būtu budžeta piesaiste no attiecīgajām pozīcijām. Mēs vienkārši saprotam, šīs pozīcijas apmaksā un rūpējās par veselības aprūpi. Protams, jā, tāpatās arī, ja mēs skatāmies, pērkot zāles, tiek maksāti nodokļi. Un, ja es, piemēram, reto slimību jomai nopērku, samaksāju nodokli, tad šo nodokli atlikt atpakaļ tajā pašā katliņā, kur atkal var izmantot jaunu zāļu iegādēji. Sven, kā jūs skatāties uz šo budžeta piesaiste un finansējuma modeļi? Vai tur saredzat kādu gaismas staru? Veselības sistēma Latvijā tiek finansēta no kopējām nodokļu groza, un tas nav per se slikti. Jautājums ir, cik daudz tiek novirzīts veselībai. Tas saucamais grēku nodoklis, jeb nodoklis cukuram, alkoholam, ir zināma praksa Eiropā, ka šo naudu tad nošķir veselības budžetam, jo tur ir zināmas cēloņu sakarības. Mēs zinām, ka smēķēšana izraisa attiecīgas veselības problēmas un diabēts un tam līdzīgi. Līdz ar to es domāju, ka tur ir maz rūma diskusijām, tas būtu absolūti atbalstāmi. Attiecībā uz medikamentiem, tur droši vien lielos vilcienos varētu sadalīt divas medikamentu grupas. Ir tā saucamie medikamenti, kuriem ir aizvietojoši līdzvērtīgas terapijas, un arī šobrīd, ja redz ārsts, ka attiecīgā terapija ir jāizvieto, tad viņš var aizvietot ar citu līdzvērtīgu medikamentu, ja tur ir tā pati aktīvā viela. Un tad, ja mēs runājam par inovatīviem medikamentiem, šāda praksa ir Nacionālajam veselības dienestam, kur viņi vērtē rezultātus un maksā par rezultātiem, un tas būtu absolūti atbalstām arī nākotnē maksāt, ja mums ir reāli ieguvums pacientam, tad par tādu terapiju samaksāt, un tur, kur nav ieguvums, tad par to arī nemaksāt. Un šī pieredze jau ir, ja man nemaldos, C hepatīta zālēm. Bet sakiet, vai ministrijā tiek veikti šādi tomēr aprēķini, kurus varbūt netieši pieminēja Juris, kur cilvēkam ar retu slimību atgriežoties aktīvam, esot sabiedrībā, tas ir pienesums ekonomikai, tie ir aprēķini un saprot to, ka ņemot vērā vēl mūsu demografisko kopējo ainu, tas ir obligāti jādara. Tā klasiskā sistēma ir izmaksu efektivitātes analīze, ko veic visām zālēm pirms viņas iekļauj kompensējumu zāļu sarakstā. Un šo
efektivitātes analīzi mums veic Zāļu valsts aģentūra. Un tur viņi būtībā skatās, kā zāles ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti, vai viņš spēj par sevi parūpēties, vai viņš spēj izdarīt pamatlietas, un cik tālu tādā veidā viņš tiek uz priekšu. Netieši tas, protams, ietekmē arī darba spējas. Attiecīgi, ja tu spēj par sevi parūpēties, tad tu spēj arī visticamāk doties uz darbu. Bet neskatoties to, es domāju, ka tur ir rūme vēl vairāk ņemt vērā netiešās izmaksas, kas rodās sabiedrībai, caur darba nespēju, caur papildus pakalpojumu, kas jānodrošina mājās pacientam. Nu, tas mums ļautu vēl precīzāk atlasīt tās zāles, kurām ir lielākais iegūms, jo tieši kā doktor teica, ne visām zālēm viņas piedāvā transformējošu pieredzi. Ir zāles, kuras ir cerība, un viņas uzlabo, simptomus samazina, bet būtībā gēnu terapija mēs redzam, ka ir tās zāles, kas sniedz izrāvienu pacientiem, bet lielākoties tomēr tā pievienotā vērtība ir jāskatās pret izmaksām. Vladislavs, sakiet, cik bieži Latvijā inovācijas reto slimību jomā, tā teikt, iestrēgst, nevis medicīnisku, bet tieši administratīvu un varbūt politisku iemeslu dēļ? Es domāju, varbūt arī skatoties uz Lietuvu, viņiem ir plāns un ir sistēma, un man tiešām jāsaka, ka Latvijā arī mums ir gan plānošana, gan sistēma, un arī šī birokrātiskā sistēma, kur medikaments ienāk mūsu tirgū, Zāļu valsts aģentūra paskatās, vai viņš ir gan klīniski efektīvs, gan arī izmaksu efektīvs, pārbauda, un tad šis medikaments iestājas rindā. Un šī birokrātiskā sadaļa īstenībā Latvijā ir labi sakārtota, ja mēs salīdzinām ar citām valstīm. Mūsu Zāļu valsts aģentūra vienmēr iekļaujas termiņos un strādā pietiekami ātri. Līdz ar to mums tā problēma sākas, tā politiskā problēma, tad, kad medikamenti jau iestājas rindā. Šobrīd ir 9 medikamenti, kas jau ir izvērtēti, un ir pacienti, kuri gaida šos medikamentus, bet vienkārši nav bijis finansējums, kas ir nepieciešams aptuveni 7 miljoni, lai šos jau izvērtētos medikamentus varētu iekļaut kompensējumu zāļu sarakstā. Līdz ar to es domāju, šīs administratīvā sadaļa mums ir sakārtota. Lielākā problēma ir tiešām šī iespēja iegūt finansējumu un palīdzēt pacientiem ar tādu vairāk politisko gribu, kurai klāt nāktu finansējums. Iepriekš mums bija lieliska saruna arī raidierakstā Inovācijas veselībā, un pieminējāt pēc tam vienu tādu situāciju, kur īstenībā kādas jau izvērtētie medikamenti gaida rindā, bet patiesībā ir arī farmācijas firmas, kuras kā labu gribu grib piedāvāt par brīvu noteikts medikamentus, bet, diemžēl, dēļ kaut kādiem lēmumiem, birokrātijas, šis atvērtais labvēlības loks no farmācijas firmām ir ierobežots, un tā laikā mēs nespējam sadalīt kaut kādus birokrātiskus lēmumus, novīzot visu, lai tiešām medikaments nonāktu. Vai varat aprakstīt šos nedaudz muļķīgo situāciju šķiet? Jā, es domāju, šeit, kā es minēju, tiešām kopumā mums tādā parastā sistēmā viss strādā ļoti labi, bet jā, ir tādi gadījumi, kur arī farmācijas kompānijas var finansēt pacientiem medikamentus, arī kā Juris minēja, un arī ir īpašs ceļš līdzjūtības programmas, kas ir Eiropas Savienības līmenī noteikts, kā tam jābūt, un citās arī, tā skaitā mūsu kaimiņu valstīs, šis process tiešām ir ātrs, un Latvijā, diemžēl, arī ne veselības ministrijas dēļ, bet tāda plašāka konteksta dēļ šis ceļš tiešām ir garāks, un pie mums šos medikamentus saņem mazāk pacienti nekā, tā skaitā arī Baltijas valstīs. Šajā šaurajā gadījumā gan ir šī birokrātiskā problēma, kuru, es ceru, varēs atrisināt tuvākajā laikā. Juri, sakiet, ko praksē nozīmē ģimenei gaidīšana? Viens ir jau gana smagi saņemt retas slimības diagnozi, tad meklēt ceļus, tad saprast, nevis vienkārši dārgi, bet ļoti dārgi ārstēšana un medikamenti. Ko tas ģimenei nozīmē? Parasti jau, kamēr nonāk līdz diagnozei, cilvēks saka, man kaut kas ir slikti, ir pašsajūta, veselības stāvoklis, un tad, kad to diagnozi nevar uzstādīt, protams, ka tā ir neziņa, tā ir vēlme noskaidrot. Tad, kad mēs noskaidrojam jau šo diagnozi, tad tiek meklēts iespējas un saprast, vai vispār varam ārstēt.
Ja, un tad sadarbībā ar ārstiem mēs varam secināt, protams, ka reto slimību pacienti viņi skatās ne tikai Latviju, viņi skatās, kas notiek pasaulē. Un tā taisnības sajūta laikam pazūd tanī mirklī, kad pasaulē cilvēki jau gadiem veiksmīgi ārstējās, bet mēs šeit Latvijā cīnamies visādiem veidiem un nevaram dabūt šo te, kas pasaules līmenī parādīs kā efektīvu ārstēšanu Latvijā. Un tanī brīdī brūk viss. Es domāju, tieši pie diagnozes saņemšanas jau ir daudz jāsaņemās, lai cilvēks saprastu, kāda būs turpmākā dzīve, redzot tādu varbūt vieglu, tādu bezmaz vai bezizēju finansējumu jomā. Vai jūs esat pamanījis, cik ilgā laikā cilvēks tiešām salūst, varbūt iesākumā cenšas meklēt ceļus, vāc ziedojumus un risinājumus, raksta vēstules, bet kas ir tas laika periods, kurā cilvēks tiešām padodās? Laikam nebūs tāds viens noteikts termiņš, kāds ātrāk, kāds ilgāk. Tas, ko mēs novērojam, protams, kad mums ir fantastiski ārsti, ar kuriem šie cilvēki runā, bet viņi saprot, ka viņi meklē vēl un vēl tās iespējas. Un tad būtu ļoti svarīgi, kad viņi vēršās arī pie NVO sektora, pie pacientiem līdzīgs, pie līdzīga. Un tas šeit ir tā iespēja, kad viņi var pateikt, ārsti Latvijā ir izdarījuši visu to labāko, ko mēs varam izdarīt. Beidz varbūt sevi mocīt, tāds psiholoģiskais atbalsts nepieciešams ir. Un citos gadījumos varbūt tieši viņš ir bet aizēj pie tā speciālista, un viņš tev palīdzēs. Un tā meklēšana notiek nepārtraukti. Pat tajā situācijā tie pacienti, kuri sauksim viņus par izglītotiem pacientiem, kas pārzina šo veselības jomu, viņi meklē tālāk šīs iespējas, kā piedalīties kaut kādos pētījumos. Ja? Jo varbūt ne manam bērnam šodien, bet rītā maniem mazbērniem vai kādiem citiem mēs atradīsim šo ārstēšanu un varēsim palīdzēt. Ķersimies klāt pie tās sadaļas, kas ir izpildi, kas ir darbi, kas ir noteikti soļi, kurus mēs varētu veikt, lai situāciju uzlabotu. Gribu jautāt Madarai, kādi būtu jūsuprāt tie pirmie? Un dažreiz palīdz pat, lai sāktu skriet, dažreiz pietiek ar pāris soļiem vai vismaz uzvilkt īsto sporta tērpu, vismaz meklēt to atvilkni. Tas jau palīdz sākt virzīties pareizā virzienā. Kas būtu tās darāmās lietas, ko jūs ieteiktu? Šis ir ļoti grūts jautājums, jo tāpēc, ka mēs ļoti daudz tiekamies dažādās iekšējās sanāksmēs, gan ar Veselības ministriju, gan ar Nacionālo veselības dienestu. Un tu mēģini pāršķirot tās kabatas, tik cik tu vari. Pārliec no vienas kabatas uz otru kabatu, bet beigās jau tā, mainot saskaitāmos, tā summa nemainās. Ja. Un tas, ko jau kolēģi arī minēja, patiešām tas finansējums ir patiešām vajadzīgs. Un bez papildus finansējuma, lai cik mēs visi mēģinātu būt saprotoši, iecietīgi un pacietīgi, nekas jau nemainīsies. Kamēr mums nebūs tajā kabatiņā sabērtas kaut kādas zelta monētiņas, tur ar kaut kādām efektivitātes uzlabošanām droši vien nebūs. Jā, mēs varam mēģināt varbūt vēl kādam pacientam atcelt zāles, lai gan tā nav Eiropas prakse. Mēs jau tā esam viena no retajām valstīm, kas vispār izskata, jo pārsvarā ir tā, ka Eiropas valstīs, kur nozīmē šos retos medikamentus, viņus arī tad atceļ tikai kaut kādās galējās situācijās, piemēram, nepanesamību. Un tādā ziņā mēs no savas puses jau esam darījuši labāko. Līdz ar to man kā ārstam ir jāsaka, mums tomēr kopīgiem spēkiem ir jāmēģina atrast papildus finansējums. Protams, es domāju, ka ja mums būtu kāds kopīgs Eiropas iepirkums, tas uzlabotu cerības, ka vairāk inovatīvā medikamenti ienāk mūsu valstī, jo tomēr mēs zinām, ka, lai gan tas ir noslēpums precīza medikamenta cena, jo tas tiek panākts individuālās vienošanās ceļā, mēs tomēr zinām, ka par dažiem medikamentiem mums nākas maksāt dārgāk nekā citām valstīm, pie tām turīgākām valstīm. Un līdz ar to tas būtu ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs visi iepirktu
medikamentus par kopīgu. Nu, mums ir bijusi pieredze, varbūt, kad daudziem nepatīk šo atminēties, bet mēs tomēr esam vakcīnas iepirkuši centralizēti un droši vien, ka mums vajadzētu tādu pašu. Un droši vien, kad Eiropas līmenī, lai gan daudzas lielvalstis tam pretojās, mums būtu jāpanāk tas, ka Eiropas līmenī mēs mēģinam unificēt šo te iepirkumu, vai vismaz, kā arī lietuvieši, starp citu, to ir minējuši, ka mums būtu jāmēģina iet uz kopīgu iepirkumu. Jo šobrīd man ir viena liela pacientu grupa, kurai ļoti vajadzētu medikamentus, un es jau 4. gadu intensīvi sazinos ar farmācijas kompāniju, un viņi vienkārši atsakās nākt uz izvērtējumu. Un es pat nevaru politikas veidotājiem pierādīt, ka, hei, man vajag šo naudiņu šiem pacientiem, jo neviens viņiem to nav pateicis, izņemot mani. Farmācijas kompānija nav nākus ar piedāvājumu. Bet mūsu sistēma ir tāda, arī naudas taupīšanas nolūkos, bet daudzām farmācijas kompānijām mēs esam nepievilcīgi, jo viņi negrib iziet šo te birokrātisko slogu. Tāpēc es domāju, ka, ja jūs man teiktu, kāds ir pirmais solis, mums tomēr vajadzētu mēģināt tikt pie kaut kāda unificēta kopēja iepirkuma, un tas, kas saucās tas common negotiation, tātad kopīga cīņa par cenu, lai par iespējami mazāku līdzekļiem mēs varētu dabūt vairāk. Vai te būtu vieta, jo skaidrs, 100% atrisināt neizdosies, 100% naudu tieši visiem visdrīzāk neizdosies, bet vismaz kaut kādā veidā, kaut vai kā jūs pieminējāt, padarīt noteikti zāles nedaudz lētākas kopējā iepirkumā, vai te būtu vieta sarunām par kaut vai Baltijas fonda veidošanu, kur Baltijas valstis apvienojās uz noteiktu zāļu iepirkšanu, vai tas būtu ceļš, kuru iet? Ja es varu nokomentēt sākumā to esošo sistēmu īsti tiem, kas varbūt nav tik ļoti tajā iekšā. Visā Eiropā ir tā saucamā atsauces cenu sistēma, kur viena valsts skatās, cik maksā zāles otrā valstī, un tad attiecīgi tiek vests sarunas par mazāku cenu cerībā, ka mums tā cena ir vislabākā salīdzinot ar kaimiņu valsti, bet diemžēl tā situācija tāda, ka patieso ainu redz farmācijas kompānijas, cik viņa par kādu cenu katrai valstī pārdod, un tie striķi ir tajā galā. Vai mēs to gribētu mainīt? Absolūti. Es domāju, tas būtu pilnīgi Latvijas interesēs, ja mums būtu jauna sistēma, kur pirktspēja atspoguļotos cenā. Un, ja tas ir caur kopīgo iepirkumu, es domāju, ka jā, tas varētu būt viens virziens, kurā iet. Jautājums, vai mums tā cena būtu zemāka vai nē, to droši vien Vladislavs komentēs. Bet arī kopējam iepirkumam dienas beigās ir jābūt segumam finansiāli. Pat tad, ja tā cena ir par kādu procentu lētāka. Vladislav? Jā, es domāju, protams, ir jāņem vērā sevišķi reto slimību kontekstā, ka Latvija ir maza valsts un, protams, šeit arī ienāk mazāks skaits medikamentu. Vienlaikus, protams, arī gan mēs, gan arī Eiropas Savienībā tiek domāts par risinājumiem. Ja mēs runājam tieši par iepirkumu, un patiesībā arī Covid parādīja, ka un tas, ko mēs redzam dažādās publikācijās secinājumos, ka kopumā jau Latvijā tā cena nebija izdevīgāka. Jo jau šobrīd lielākoties, izņemot, protams, dažus kādus izņēmumu gadījumus, farmācijas kompānijas ceno arī balstoties uz maksātspēju. Tātad Baltijas reģionā cenas ir lētākas nekā, piemēram, lielajās valstīs. To mēs zinām. Mēs arī esam piedāvājuši Eiropas Savienības līmenī par to oficiāli vienoties un veidot tādu atklātu cenu sistēmu, kur ir, teiksim, dažādās 3 grupās valstis sadalītas, un pēc šīm grupām attiecīgi arī cenas tiek noteiktas. Protams, mūsu reģions būtu lētāko cenu grupā. Bet tas tiešām ir tāds jautājums, par ko Eiropas Savienībā būtu jāvienojas un būtu jādiskutē, lai šī pieeja būtu godīga un tiešām vērsta uz maksātspēju. Bet acīm redzot arī tur, varbūt lielajām valstīm tas nevienmēr liekas izdevīgi un šīs diskusijas neiet tik ātri uz priekšu, lai gan es zinu, ka tieši šobrīd šī aktualitāte atkal ir un par šo jautājumu tiek diskutēts. Līdz ar to no farmācijas kompāniju puses pavisam noteikti jau šobrīd tā cenošana ir lētāka mūsu reģionā, bet ir noteikti arī gatavība turpināt sarunu. Es uzreiz arī pieskaršos pirmajam jautājumam par tiem konkrētajiem nākamajiem soļiem. Es domāju, mēs runājam par plānošanu, par reto slimību plānu, kas ir jau šobrīd saskaņošanas procesā, un es domāju, es gribētu teikt, ka gandrīz apstiprināts. Es domāju, tas būtu viena lieta, kas ir jāizdara, un otrkārt, protams, ir ne tikai jāapstiprina plāns, bet arī jāparedz tam finansējums. Un nākamgad, es domāju, finansējums 100% tik, cik tur ir paredzēts, tas
viss arī būtu jāparedz. Un mēs redzam arī jau minētos medikamentus, kas gaida rindā, un arī šos pacientus, gandrīz 100, kas gaida šos medikamentus. Par šiem risinājumiem gan ir jādomā jau šajā gadā. Mēs redzam, publiskajā telpā, piemēram, Saeima pieņem lēmumus par citām pacientu grupām. Es domāju, ka ir patiešām ļoti svarīgi, ka mēs nedrīkstam diskriminēt pacientus pēc diagnozes, un ja mēs domājam par šiem risinājumiem, tad mums ir jādomā par risinājumiem visiem pacientiem, tā skaitā pavisam noteikti reto slimību pacientiem arī. Jā, šeit ir noteikti šis arī kalpo kā jautājuma aktualizēšana, bet kā panākt to, ka reto slimību jautājums nenonāk atkal kaut kur perifērijās, bet ir tiešām starp tām prioritātēm. Nezinu, vai tas ir slikti vai labi, bet tāda ir situācija. Mums šobrīd vēl veidojās jauna valdība, vai ne? Un tad varbūt tie lēmumi noteiktā laika periodā kaut kā var tikt tiešām aktualizēt un ietekmēt. Patiesībā bija laiks, kad mums gāja diezgan labi. Un, tāpēc, kad mums bija izveidojusies tāda politiskā situācija, un mēs kā retās slimības tikām prioritizētas. Protams, atkal jāsaka, ka man kā ārstam nav mērķis atņemt kādam citam, bet ir ļoti svarīgi, lai tomēr šī ir visjūtīgākā pacientu grupa, jo, ja mēs skatāmies no tāda taisnīga resursu sadalījuma, sadalījums ir tāds par iespējami mazākām naudiņām ārstēt pēc iespējas vairāk pacientus. Tas ir vienkārši tā tas ir. Un reto slimību pacienti šajā ziņā neiekļaujās. Tas tā. Un līdz ar to, lai šie pacienti nebūtu tie, kas ir viscietušākie, jo arī pasaulē viņi tiek pieskatīti pie cietušākiem, mums ir jāpanāk tomēr, lai mēs būtu kā prioritāte. Ar to es vēlreiz uzsveru, ka tas nenozīmē, ka jāatņem kādam citam, bet ir jāprioritizē šī pacientu grupa. Un laiks, kad mēs 18. 19. gads, kad tomēr pacienti sāka tikt vairāk pie šiem inovatīviem medikamentiem, kad mums popularizējās iespējas arī pieaugušiem cilvēkiem diagnosticēt ģenētiskas slimības. Tas tomēr bija tāds uzplaukums laiks. Un es domāju, ka tas ir stāsts par prioritizāciju, un es ļoti gribētu, lai mūs arī sadzird un tiešām retās slimības tiktu savā ziņā prioritizētas. Jo citādāk, ja mēs skatāmies pret visiem vienlīdzīgi un godīgi, tad, diemžēl, mūsu pacienti tiešām nav vienlīdzīgi ar citiem. Juri, ko nozīmētu 40 miljoni, ja tos piešķirtu jau šodien vai rīt, tieši saistībā ar 9 nepieciešamo medikamentu, šiem 9 medikamentiem, kas gaida kompensācijas? Es domāju, tur būtu uzreiz ļoti laimīgi vairāki cilvēki, kas varētu saņemt atbilstošu terapiju. Mēs varētu nodrošināt plānā ietverto pasākumu izpildi. Jo, ja mēs šobrīd skatāmies uz jauno plānu, tad tie 40 miljoni tur būtu ļoti noderīgi. Tā pašā laikā mēs viņu gatavojot, esam izdiskutējuši un visu laiku tās vajadzības griezuši nost. Tagad ir tas pats minimums. Iedodiet šī plāna realizācijai, un nevis 27. gadā, bet jau 26. jo šobrīd tās pozīcijas tur ir 0. Un Svens te iepriekš pieminēja par invaliditāti, par slimību. Mēs paskatāmies pagājušā gada plānošanu budžetu, kad taisīja valsts. Labklājības ministrijai vienai pozīcijai slimības un invaliditātes pabalstiem papildus iedeva 48 miljonus. Veselības ministrijai, es nemaldos, 38 kopumā iedeva papildus. Tad faktiski tas ir skaidrs signāls, ka veselības joma kā tāda mums nav prioritāte, bet paskatāmies 5-10 gadi nākotnē, kas notiks tad. Līdz ar to, ja mēs pieturamies pie šīs teorijas 1 eiro veselībā, 4 tautsēmniecībā, tad tie 40 miljoni būtu fantastisks atbalsts vienai lielai kopienai. Un, jā, es varbūt šobrīd nekaunīgi, bet varu vērsties pie politiķiem un teikt, Klau, 130,000 aptuveni pacientu, kas varētu būt Latvijā ar retām slimībām, viņa radinieki, tas nav mazs vēlētāju skaits. Un padomājiet par šo. Sven, kā šķiet, tik tiešām jau pašā iesākumā nav domstarpību
regulāras tikšanās. Dažreiz šādās diskusijās ir tā, mēs vienkārši nesarunājamies pietiekami daudz, bet šeit es dzirdu to, ka notiek sarunas dažādos līmeņos, dažādām organizācijām esot iesaistītām. Kā jūs redzat, kā panākt to, ka tā saglabājas un tiek aktualizēta kā prioritāte tādā vai savādākā finansējuma modelī, bet tiek vismaz turēts uz pulsa? Es teiktu, ka kopumā mums vēl joprojām finansiāli valsts tiek vadīta, līdz ar to mums jāspēj vien vairāk finansistu valodā arī runāt. Mums ir jāspēj parādīt, kā tieši šis 1 eiro transformēsies 4, par cik tieši samazināsies finansējums darba nespējas lapām, invaliditātēm un tā tālāk un joprojām. Tātad lielāka finanšu pratība droši vien mūsu pusē, tas atbildes vārds. Tas, kas man dara nedaudz piesardzīgu, ir, ja mēs mēģinām vienu vai otru diagnozi izcelt vairāk nekā citas, jo mums ir vajadzības ļoti daudz. Un atkal es domāju, ka tā veselības ministrijas loma ir parādīt, ka šī sadaļa ir sirds un asinsvadu slimībām, šī sadaļa ir onkoloģijai, šī sadaļa ir retajām slimībām. Un lai nav tā, ka tur aiziet disproporcionāli daudz vienai vai otrai slimībai, īpaši, ja mēs jau ejam iekšā risinājumos, kas iespējams nav izmaksas efektīvi, bet tiek ļoti no sabiedrības puses skaļi pieprasīti. Bet tad saglabājam to kopējo bildi un atceramies, ka viena diagnoze ir tur, bet ir arī pārējās. Tuvojoties mūsu diskusijai uz noslēguma pusi, es šeit tik tiešām saredzēju. Es saredzēju gan iespējas tiešām veidot tādu piesaisti budžetam, kas vēl nav plānā, bet to varētu darīt. Man savā veidā patīk, Jura, tiešums ar to, ka tik tiešām 130,000 un plus tik tiešām arī cilvēki, kur ir iesaistīti un viņu ģimenes draugi labi saprot šo situāciju. Ir noteikti vēlētājs, kurš šajā aktīvajā laikā pirms vēlēšanām klausīsies, dzirdēs, vēros, kas notiek. Un noslēgumā es gribētu visiem jums tik tiešām arī tos 2 punktus. Es saprotu, mēs jau pie pirmās atbildes atgriezīsimies pie finansējums. Vienkārši finansējums. Plāns mums ir finansējums. Bet kas vēl būtu tās lietas, kuras var darīt un būtu jādara un kam pievērst uzmanību? Madara, lūdzu. Es domāju, ka ir jau izskanējis, ka mums ir jāiet starptautiski arī un jāmeklē arī palīdzību starptautiski un nav ko kaunēties. Ja tāda ir tā situācija, tad mums ir jāizmanto visas iespējas, un mēs to šobrīd arī Eiropas līmenī mēģinam darīt. Un es domāju, ka noteikti ir jāatrod iespēja, tiem pacientiem, kuri saņem šo atbalstu un kurš draud beigties. Jo man liekas, ka viena lieta ir, ja mēs neuzsākam terapiju, bet cita lieta ir, ja kaut kādu šādu vai tādu iemeslu pēc šī terapija ir jāpārtrauc. Un nevis tāpēc, ka medikaments ir neefektīvs, bet tāpēc, ka mums trūks finansiālo līdzekļu. Es domāju, ka mums noteikti ir jāmēģina pasargāt šī pacientu grupu. Un, ja visādi citādi mēs nevaram atrast finansējumu, tad šim mums noteikti būtu jāatrod. Kura organizācija, kurš ir tas vadošais spēks, kas, piemēram, tādu starptautisku palīdzību vai atbalstu meklē un tālāk jau sadala? Jūs ļoti labi pateicāt. Man ļoti patīk, ka reto slimību kopiena ir tiešām saliedēta kopiena. Un arī pateicoties Nacionālajai spoguļu grupai, man liekas, ka mums ir brīnišķīga sadarbība starp universitāšu klīnikām, starp pacientu organizācijām. Un es domāju, ka mēs to darām visi kopā, jo arī dažkārt reto slimību pacienti ir apbrīnojami izglītoti un nāk pie ārstiem ar tādām iespējām un tik gudriem risinājumiem, ka patiesībā es nevarētu izcelt, ka tagad universitāšu klīnikas kaut ko dara un vispār nedara. Nē, mēs patiešām esam kopiena un ar to es no sirds lepojos. Tā kā visi kopā. Labi, Ladislav.
Es domāju, šajā gadā, protams, jāskatās priekšvēlēšanu kontekstā. Tagad notiek dažādas diskusijas par prioritātēm. Mēs zinām, ka sabiedrībai veselība kopumā ir pirmā prioritāte. To mums ir rādījuši dažādi dati. Un, es domāju, ka tas, ko mēs varam darīt, un tiešām šī kopiena ir ļoti saliedēta. Un es domāju, ļoti liels darbs ieguldīts arī no profesora Sauzenbachas, mūsu tādu spoguļu grupu vadot retajās slimībās un plānojot. Bet tagad šajā priekšvēlēšanu laikā, protams, ir būtiski diskutēt ar nākamajiem politiķiem un arī prasīt, kāds tad būs tas piedāvājums nākamajā ciklā un vai tiešām mēs varam sagaidīt kādas pārmaiņas. Jo skaidrs, ka arī tad, ja mēs ieguldam katru gadu nelielu finansējumu, kaut kur atrodam, mēs nesasniegsim Eiropas Savienības vidējo. Un es domāju, ka mums ir jābūt ambiciozākiem mērķiem. Mums ir jāpanāk, lai mūsu pacientiem ir tādas pašas iespējas kā vismaz vidēji Eiropas Savienībā. Un es domāju, šis ir gads, kur mēs, protams, turpinot plānošanu un turpinot ierasto darbu, noteikti varam runāt daudz skaļāk un prasīt šos piedāvājumus jau no topošajiem nākamajiem politiķiem. Juri. Jā, tā grūtā misija kaut ko papildus pateikt. Protams, finansējums ir jāizsit, tas ir viennozīmīgi. Bet ir skaidrs tas, ka ir ļoti daudz tie uzdevumi, kas ir jārisina. Un tāpēc viena no lietām, ko es laikam turpināšu un arī aicināšu visus stāstīt un runāt par reto slimību jomu. Jo mēs vairāk zinām, jo mēs vairāk saprotam, kā tas darbojās, kāda ir tā sistēma. Un tad arī pārējiem ir vieglāk saprast, kāpēc ir tāda vai citāda lēmumi no politiķu puses. Un vēl viena lieta. Pacienti, viņu tuvinieki, manuprāt, nevajag kautrēties, vajag nākt un runāt, pacelt visas šīs problēmas, jo tikai tad, ja par tām runā, tad mēs saprotam, ka tā ir problēma. Un nevajag kautrēties, ka mēs esam 1, 2, 3 pacienti Latvijā tikai, jo tāda mums ir. Tad arī viena balss var tikt sadzirdēta. Paldies. Sven. Paldies. Lai papildinātu, varbūt nedaudz pazemīgākas lietas, bet piekrīt tiem, kas ir jau iepriekš minējuši. Papildinot par finansējumu, mums tagad ir Eiropas komisijas reto slimību plāns, kur ietveros arī Eiropas komisija ir atvēlējusi salīdzinoši dāsnus budžetus, gan caur konkursiem, kur var pieteikties, tajā skaitā nevalstiskās organizācijas un pētnieki, dažādiem pilotprojektiem, pētniecībai. Un tur ir finansējums pieejams. Viņš gan nav kā dāvinājums, viņš ir tiešām iet caur konkursu. Līdz ar to tas ir finansējums, kas ir pieejams un izmantojams. Un viņš ienāktu arī mūsu ekonomikā, ja viņš tiktu izmantots. Un otra tiešām praktiska lieta – pacientu ceļi. Es domāju, ka tas ir tas jautājums, ko mēs varam risināt salīdzinoši nelielu finansējumu, lai tas pacientu ceļš, tik līdz diagnoze ir zināma, nebūtu haotisks, bet lai mēs pamazām tiešām celtu dzīves kvalitāti pacientam, jo tomēr lielāko daļu pacientiem šīm zāles nav pieejamas. Un tad jautājums ir, ko mēs varam darīt ar vai tā ir fizioterapija, vai psihoterapija, vai kāda cita terapija, kāds vēl ir ģimenes atbalsts nepieciešams. Tad, lai tiešām mēs varam palīdzēt caur tiem virzieniem, kas vēl ir pieejami. Šo ceļu pieminējāt. Kā to uzreiz kādu konkrētu piemēru, ko jūs redzat, ko vajadzētu savādāk darīt, lai tik tiešām raitāk? Katrai diagnozē tur būs savs ceļš, un te noteikti nāk palīgā arī starptautiskā sadarbība, jo Nebanu Latvijā ir eksperts katrā no retajā slimību jomām. Un tad es domāju, būtu pietiekami labi adoptēt kādu Eiropas ceļu katrai no diagnozē, un tad viņu ieviest Latvijā. Līdz ar to nebūs viena diagnoze, bet, diemžēl, tur droši vien diagnozē vai diagnožu grupai būs savs ceļš. Liels paldies jums par atvēlēto laiku, par sarunām, par viedokļiem, par ieteikumiem viens otram un novērojumiem. Un tik tiešām jāizmanto ir šis te unikālais laiks, kad ik pa laikam droši vien vasarā parādīsies arī teltis ar politiskiem spēkiem un pārstāvjiem. Un tad viņiem kā reiz runājot gan par bedrēm, gan par varbūt jūsu apriņķa jautājumiem, aktualitātēm, varbūt jūsu arī individuālām vajadzībām,
Pie reizes varbūt arī dar pajautāt, vienkārši tā solidarizācijas vārdā pajautāt, kāds tad varētu būt risinājums un kā viņi tiešām redz jautājumu saistībā ar reto slimību finansējumu un veselības aprūpi šajā jomā. Un tas noteikti būs tāds kolektīva tāda ārtava, ko pielikt, jo es esmu dzirdējis, tiešām labas šeit Madara pieminēja, pirms tam ir bijis tāda aktualizācija, tāda nedaudz tā kā arī finansējuma ziņā ir bijis krietni labāk. Cerēsim, ka turpmāk mēs pie tā atgriezīsimies, jo pieredze rāda, ka varam. Tas ir ļoti, ļoti labi. Lielu paldies, es saku, sarunas dalībniekiem, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniekam, veselības politikas jautājumos Svenam Henkuzenam, ar Latvijas reto slimību alianses valdes priekšsēdētājiem Jurim Beikmaņkungam, asociētā profesora Madara Auzenbacha, liels jums paldies, un Vladislavai Marānai no Starptautiski inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas liels paldies par sarunu. Un noslēgumā skaidrs, ka doma ir ļoti, ļoti svarīga. Retās slimības nav tikai veselības nozares jautājums, tas ir jautājums par valsts attieksmi pret saviem cilvēkiem. Lai jums laba veselība, lai jums jauka diena, paldies, ka pieslēdzāties un uz tikšanos citreiz. Visu labu!